Kā jūs izdomājat atjaunot šo vietu? Mums ir tāds fanātisks, tā kā fanātisks novatpētnieks Ervalds Kigvans. Viņš jau padomu laikos par šo vietu cīnījās Smandrs. Sveiki, Ivars. Praktiski īstenoši to te visu, vienkārši te arī novads baigo naudu beigās ielika kaut vai sākumā teikt, priekš kam tas vajadzīgs, tāpat iesvērt to skatīties. Nu kā, sākās, šī ir līdz 40. gadam bija republikas nozīmes kultūras piemineklis, pēc 40. pašvaldības nozīmes. Ne šits, bet tas, ka tur izēja ārā tālāk, jā. Paies, mēs tālāk pastāstīšu to un tā. Okay. Es pirms 2 gadiem kļuvu par bezdarbnieku, un es neesmu no tiem, kas ilgi nosēdēt uz vietas. Sākumā bija domājis atjaunot, tur ķēros kā Pirmā pasaules kara apiem pie Grīnvās zināmā, bet vācieši tas neinteresē, jo viņiem nodeguši Pirmā pasaules kara apiem. Man pateica, nāk tiekšā palīgājās, un tas tāds skats, kur tu vēl dabūsi. Un ja te nebija tās taks, te bija aizaudzis krasts. Mēs iztīrījām cilvēks, 40 gadus dzīvojam Iecavā, nezinām, ka skaists krasts ir, tāds klints un vispārējais. Nu jā. Tad, tā kā es nevarēju kā privāta persona startēt Hipoteka bankas projektā, mēs paši iesaistīja vēl sieviešu klubu Liepas. Saņēmām 360 lats, pa kuriem es un 2 man radniekos esam trepas, kur tur galāju. Un šitas, šitas posms no tām trepēm, jā, līdz šejienē tas ir 93 metri. Izmaksāja 6000, es trepas uztaisīju par 360, kas maksā praktiski 2000, jā. Ok, jā. Mēs tur vienkārši fanātisku darbu ielikām. Tā kā šī ir tāda vieta, šī vietā pēc Jāņa Lūša Iecavas draudzes vēstures 1578. gadā gribēja celt baznīcu, jā, bet neuzcēl, jo cik pa dienu uzcēl, tik otrā dienā bija tā vietā otrā krastā baļķa. Un tāpēc nolēma, ka Dievs parāda, ka jāatver baznīcu un uzcēl baznīcu tur, jo, kā zini, visi iekarotāji cenšas celt tādās vietās, kas kaut cik nozīmīgas vietējiem. Nu jā. Un šī vieta, Dieva dārs, kāpēc Dieva dārs? Dieva dārs ir daudz Latvijā, nav šis vienīgais Dieva dārs Latvijā. Tagad mēs sakam, mēs ejam skapiem pie senčiem. Kādreiz teicu, mēs ejam uz Dieva dārzi. Tā man Jūris Urtāns skaidroja Latvijas arheologs, kultūras akadēmas lektora. Nolēmām sakopt vienkārši šo vietu, lai viņi kļūtu pieejami visiem. Un šeit būtu bijis otrā ala zemgalē, ja viņi nebūtu aizbrukusi un aizbērta ar visādiem sūdiem. Es viņā bērnību pavadīju, bet tagad vairs tur nevar. Tur sikspaiņi daudz dzīvoja un tā tālāk. Ok. Šī vietā 1812. gadā tur augšā stāvēja Napoleona armijas prūšu korpus un apšaudīja Krievus, kas bija baznīcā un mācītāji mūžā tur otrā krastā. Šeit ir apglabāti 10 prūšu karavīri, Napoleona armijas un 1 virsnieks. Un aptuveni 70 Krievi, vēl tas biedri ir apglabāti, bet tā kā tas bija tā ir sena latviešu kapvieta, un tagad viņai ir ierādīti 20, tas ir 60 x 7 kvadrātmetri, jā, liels kapals, bet kādreiz, domāju, šī viss krasno, ieskaitot Alpu, bija kā latviešu tāda svēta vieta, kapu vieta, kur varbūt svinēja svētas un tā, jo tā interesanti, tā pastāvs vietām izstāst, kā augšējā kārtē maz viņiem būtu mūrēti. Kā tā jā... Kārtās, jā. Es teiktu, šitā un vēl vienā vietā varēs redzēt. Teiksim, tad krasno bija tāda, kā tur arī druši patīrījušas to puses. Praktiski necaurējums. Te bija makšķinieku taka, kas gāja pa apakšu un visu. Kad bija vecais tiltiņš, upes līmenis bija līdz šitam te pudurīcim pavasarot lielākajos pavot. Kāpēc taka tik augsts tik taisīt, lai ūdens netiek. Kad izteicam krāsa, talpu pirmo rekortējā Dolomītā parādās krusts, kas nav minēts nevienos arhīvu materiālos. Kāds varētu būt? Tas ir dabiski izveidojis akmeņas gabām rečs šitajā vietā, jā. Tas krusts, jā. Akmeņas tēlnieks palīgs Uldis Tervi. Man teica, tas ir dabiski izveidojis, nevis mākslīgi iekalts. Un kā es saku, daba vienkārši parāda, ka šī vieta tomēr ir svēta. Te ir dažādi krusti, bet tas ir tāds izteikts krusts, tiešām kā krusts. Man pat sākumā likās, ka tas ir kaut kā varbūt senos laikos iespies vai kā tur. Tas akmeņas palīgs teikt, nē. Šī tāds stabiņi, kā tur pagājām garām, tas tika izmantots kā kupets, domāju, no tā 812. gada kapiem izmantot kā kādreiz no 30. gados kā kupets vienkārši. Un te jāiet, tev augšā ir savādāk, tu netiks uz Jelgavas ceļa. Jā.
Ok, ne, nu skaidrs visumā. Nē, Vēl kaut kas? Vēl svarīgākais. Ok. Dievdārznieks skaitās no šī te 60-70 metri platība. Protams, saprot, es teiktu, ka brīdim ir angliski cenšos būturēt tādu kūku. Viss tā turisti brauc, ja? Nu, vispār daudz, jā. Un es te kā sēžu praktiski kaķim zivis ķēru. Un es ievēroju svešu cilvēku, kurš man kaut ko painu, vai kā es arī pats. Īsti siguldiešiem tas te nāk, skatiem, viņi saka, tas būtībā siguldi tāds pats kā mēs. Tāds pats sastāvs. Krasta un parasti te ir 15 metru kāpums, nu krasta līdz upei. Reiķiņš ir, tagad esi upes krastmalē, tu esi augšā. Ok, jā. Un baznīca vecās armijas kartēs ir uz salas. Nu, šitas bruķis ir no 35. gada Rīga Balskas šosejas, ko izraka pie pasta iecavā. Un tagad ieliku šeit, jo te ieliec jauno bruģi, viņš neizskatīsies. Šitas bruķis te vismaz izstāv. Un tev tā kā tādam sportiskam, veselīgam cilvēkam pasaka, kas nav liepām šī dievdārzī, kas citiem kokiem. Pastoties liepām, rekur liepas, rekur jauna liepa. Liepai nav, nevienai liepai te neaug, bet citiem kokiem aug. Kas? Kā trūkst kokam? Galotne? Pareizi, te nevienam liepai neaug galotne. Jo? Jo, es pumpu. Tajā vietā arī pēc Pirmā pasaules kara bija iespējams ziedojuma akmens, upura akmens, 75-75 centimetri apkārtnē, nu, diametra, parametri viņam. Ar iedobt vidu, kur ziedojums ir kāda maizīt, kāda puķinot un tā. Šito ūdas sterģis izkala Māras krustu. Un tajā vietā tu āders var noteikt. Nu, nav tāda skila. Varbūt tajā vietā sāks vai beidzas 5 āders. Tas ir ļoti enerģētisks punkts pēc sevi, jo savādāk neskaidroju, kāpēc liepām neaug galotnes. Jo tikpat tā labi te pie virsmas mājām bilītēm ir mežā vabuļu kalns mākslīgi veidots 90 metru garumā, 60 platumā, 5 metru augstumā. Apkārt ir džungļi, necārējums mežs uz koka, uz kā tā paugura, krūmi aug, zāla aug, koks neviens neaug arī. Jā, visapkārt ir, nu, tur nevar neiesieties kāds kaut kas, vienkārši tāda vieta, ka, nu, šitā vieta, es saku, tur tie, ka man arī nav nekāda spēja, tur ir cilvēki, viņi saka, ja pa gabalu pieliec roku, viņš karsts, pieliec pie akmens augsts, citam tur dursta plauks, bet, nu, var sot 2 ādaras aiziet tā, viena aiziet uz šejienu, viena uz šejienu un viena šitā caur šito bērziņu iet. Tur ir 5 ādaras, nu, kruspunktu nevar nosaukt, jo, lai būtu kruspunkts, vajadzētu būt pāri. Nu, šitas te uzkalniņš un tur tā lielā liepa te bija 5 apdīmietas no 812. gada. Šitā ir viena palikusi, un tur pie tās lielās liepas iespējams piršnieks saglabāts prūškorpus. Nu, tas arī ir tēlnieki. Pārējie karavīri, nu, kritušie. Dažādās viena no apdīmietām 812. bija te kilometri kaut kur tālāk pie Bauskas ceļa uz Raģu mājām bija Birstelī. Padomju laikos padomju saimniecība progresa nolīdzināja, koks nocirta, iestādīja ābeļdārs. Uz kapiem nekas neaug, ābeles neaizaug, viņas nīk, un tagad viņas ir viss izvāks, jo neaizaug ābeles tajā vietā, kur to uz kapes ir līdzināja. Un šitas ūdas sterģa akmens, viņš tajā iekalas ir dārziņu zīmi, un šito viņš tā kā pēc formas viņš līdzīgs dievdārziem, tad tā kā dvēseļu dārz domāt. Šitā ir dievzīme. Tas ir viss, ko tev tā īsumā par dievdārziņu var tev pastāstīt. Tā kā tu man pajautāji, kas te ir un kāpēc te tā. Un vienkārši, lai šī vieta nepazust, jo te saka, ka padomju laikos te bija lopkūts, tur metinātā bija uztaisīt, bet to Kivilāns panāca likvidē, jo nekad te nav bijis privāti īpašums. Tieši tie privātie centās, jo to māju, kad man cēlāja, teica, pamats rokot kaulu nāc ārā. Tā, ka te ir bijuši, nu, zelta meklētāji te ir staigājuši, bet, nu, piešas atraduši, bet neko vairāk te nav atraduši. Zelta meklētājiem tā tālāk. Labi, paldies tev par... Laimīgi. Atpakaļceļā. Nu, tev tagad pa kreisi, un Jā. pa labi.